Trešais video – stresori. Kas tad ir galvenie stresa izraisītāji? Domājot par stresa cēloņiem, par to, kas tad rada stresu, kas ir tas, kas mūsos šīs emocijas un reakcijas raisa, domājot un meklējot par šiem jautājumiem, jūs noteikti sastapsieties ar ļoti daudziem skaidrojumiem, ļoti daudziem ieskatiem, kas tad ir stresa avoti. Man savukārt nāk prātā tas nelielais salīdzinājums ar līdzsvara šūpolēm, par kurām runājām, kad runājām par personīgo līdzsvaru un emocionālo veselību. Tātad, kas ir tas, ko mēs ikdienā balansējam? Kas ir šīs lietas, kuras mums prasa mūsu uzmanību, mūsu iesaisti, mūsu emocijas? Un atbilde tieši šīs lietas ir gan mūsu prieka, pozitīvo emociju un pozitīvā stresa avots, gan reizē arī negatīvā stresa, satraukumu, spriedzes avots. Parasti iezīmē trīs galvenās jomas, trīs galvenos stresa avotus, stresorus, kas mums šo spriedzi rada. Pirmkārt, tās ir attiecības, attiecību stress, dažāda veida attiecības, un te mēs varam atbildēt paši sev uz dažādiem jautājumiem. Kādas ir jūsu attiecības ģimenē, kādas ir jūsu attiecības ar partneri, ar vecākiem, ar vīra vai sievas radiem, vai šajās attiecībās viss ir kārtībā, vai jūs plānojat kāzas, vai jūs plānojat kopīgus pasākumus. Ļoti daudz jautājumu, kas, protams, rāda arī to, kāda ir emocionālā iesaiste, kāds ir emocionālais fons šīm attiecībām. Otrā ļoti svarīgā joma, kurā ir ļoti būtisks stresors, tie ir personiskie stresori. Tās ir tās lietas, kas notiek mums katram pašam ar sevi. Veselība, izglītība, dažādas personīgās pieredzes, hobiji, vai mēs atpūšamies, vai mēs izguļamies, vai mēs gūstam fiziski, tātad dažādas fiziskās aktivitātes, kuras palīdz atbrīvoties no stresa. Trešais ļoti būtiskais stresors ir darbs un nauda. Tātad tas ir tas, kas finanses, tātad tas ir tas, kas mums pastāvīgi notiek fonā, vai es esmu apmierināts ar savu darbu, vai es esmu apmierināts ar savu darba slodzi, atalgojumu vidi, kolēģiem, noteikumiem un daudziem citiem jautājumiem, kas veido to mūsu ikdienu, to, kas ir gan pozitīvā, gan negatīvā stresa fons. Ja kopumā mēs varam definēt šos trīs būtiskos stresa avotus, jeb stresorus, tad tieši tāpat mēs varētu runāt par to, kas tad ir galvenie, būtiskākie stresa avoti darba vidē. Un šeit tiek runāts par 4 būtiskajiem, par kuriem mums ļoti nopietni ir jādomā, kur pirmais no tiem ir laika stresors, termiņi, laika ievērošana, prioritātes, tikšanās un sanāksmes, uz kurām ir jāierodas laikā, un daudzas lietas, kas ir jāpadara savā ikdienā, savā aptiekā, savu darba pienākumu ietveros un sava darba laika ietveros. Un vienmēr šķiet, ka laika ir par maz. Otrs ļoti būtisks stresa faktors darba vidē, jeb stresors darba vidē, ir tā saucamais prognozējamo lietu stress, jeb paredzamo lietu stress. Tā ir mūsu uztraukšanās par lietām, kas mūs gaida, kas mūs vēl darba vidē sagaida. Tās ir raizes par nākotni, par to, kas tuvojas, par tuvojošos tikšanos, par tuvojošos sarunu ar vadītāju, par komandas sanāksmi, par piegādēm, par darbiem, kas mums ir jāpadara dienas laikā atnākot uz darbu, par klientiem, par ļoti daudzām lietām, kur mēs domājam uz priekšu, domājam par nākotni. Trešais ir situāciju stress.
Tā ir domāšana par situācijām, par kurām mums nav kontrole. Piemēram, par sarunām ar klientiem, neziņa, kādas tās būs, kādi būs šodienas klienti, šodienas darba laikā. Piemēram, par situācijām, kas varētu būt ar vadītāju, ar savu komandu, ar kādu kolēģi vai kolēģiem. Šī situāciju sajušana un domāšana un uztraukšanās par to, ka mums tajās var nebūt kontrole. Šeit gan ir jāatceras, ka tikai un vienīgi mūsu pašu darbs ar rīkiem, ar sarunas vadību, ar empātiju, ar savu attieksmi var mūs no šī stresa vest ārā. 4. stresa faktors, jeb stresors darba vidē nereti tiek dēvēts par sadursmju stresoru, jeb komunikācijas stresu. Tās ir mūsu bažas, mūsu uztraukums, stress, spriedze par kaut kādām komunikācijas situācijām, par komunikāciju, par cilvēkiem, par to, kas varētu no šīs komunikācijas izveidoties, kas tur varētu būt satraucošs, kā mēs uz šo komunikāciju reaģēsim. Un paskatoties uz mūsu ikdienas darbu, mēs noteikti pamanām, cik daudz stresa nes līdzi visu veidu un visu līmeņu komunikācija. Kas ir būtiskākie stresori jums, jūsu darba vidē? Tas ir laiks, termiņi, prioritātes. Tas ir uztraukums par gaidāmajiem notikumiem. Tā ir komunikācija un sadursmju potenciāls. Laiks apstāties, padomāt, pierakstīt. Kādas atziņas guvāt, uz kādiem jautājumiem atbildes pierakstījāt? Kas ir būtiskākie stresori?